viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, mans Dievs ir varens Dievs. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā vakarā, un līdz ar to laiks jau arī ir 1 minūte pār 9, tā kā sākam šo vakaru. Tiešām prieks ir būt kopā šajā vakarā, kad atkal varu runāt un no Dieva vārda, un tiešām to, ko viņš ir devis runāt, un tiešām pielūgsim Dievu, lai Dievs tiešām svētī, lai viņš tiešām izlejas par šo vakaru, lai tiešām svētī, lai tiešām apgaismo mūsu domas, mūsu prātus, ka mēs varam ķerties klāt un domāt arī Dievu vārdu, un tiešām, lai tiešām tas arī uzrunā mūsu sirdi, mūsu garu arī šajā vakarā. Tiešām paldies Tev, mīļie debes Tēvs, par šo vakaru, kuru atkal Tu esi mums devis, kad mēs atkal varam būt Tev bērni kopā, kungs, šajā vakarā. Tēvs, tiešām svētī, kungs, tiešām izlejies, kungs, par katru Tavu bērnu, kungs, par katru Tavu bērnu sirdi, Tēvs, tiešām izlejies, kungs, tiešām Tēvs izlejies, kungs, tiešām izlejies, kungs, tiešām ar Tavu mieru, ar prieku, kungs, tiešām piepildi katru Tavu bērnu sirdi, kungs, tiešām arī šajā vakarā, kungs, tiešām piepildi. Un tiešām, kungs, nāc un sūti Tu savu svēto garu šajā vakarā, kungs, tiešām, kas tiešām lai mūs vada, kas lai tiešām arī mūs māca, pārliecina par taisnību, par grēku, kungs, tiešām, kungs, Dievs, palīdzi, kungs, Dievs, tiešām apgaismo katru Tavu bērnu sirdi, katru Tavu bērnu prātu, kungs, tiešām svētī, palīdzi, kungs, pacel, pieskries katram Tavam bērnam šajā vakarā. Tiešām, kungs, svētī šo vakaru, kungs, tiešām izlies, kungs, arī par sakariem, kungs, tiešām, lai viss norit labi, kungs, lai mēs varam būt kopā, runāt. Tiešām svētī un vadi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nolasīšu no Pāvila vēstuli Efeziešiem 6. nodaļas, kā jau es teicu, kad pirmā daļā runāsim par šo garīgo izaicinājumu, par šo garīgo cīņu, kas arī ir kalpošanas darbā. Pāvila vēstuli Efeziešiem no 6. nodaļas no 10. līdz 20. pantam. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa no 10. līdz 20. pantām. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojoties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spējīgi stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apļozoši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam,
bez visas tās atveriet arī ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultes. Ņemiet arī pestīšanas bruņa cepuri un garas zobenu, tas ir Dievu vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdiet Dievu, garāigi brīdi tai pašā nolūkā, esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētījiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu, un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Kā jau tiek teikt, šajā vēstulē, Pāvela vēstule, Efeziešiem 6. nodaļā, un ko arī Dievs mūs māca, ka mums tiešām ir jācīnās, kad nevaram apstāties, ka mums ir tiešām jāiet cīņā, terpties ar garīgām bruņām, ar Dieva dotiem ieročiem, lai mēs tiešām cīnītos un tiešām būtu ticības pilni, lai arī šo cīņu varētu uzvarēt. Kā jau runāju iepriekšējā reizē, no semināra materiāliem, ko mums mācīja Rīgā, tad arī, kā jau pagājušo reizi varēja runāt par to, par mūsu komforta zonu, par šo mūsu labo silto vietu, kur mēs iesēžamies un no kuras mums negribas nemaz kustēties ārā, bet ka arī tiek teikt, ka mums arī jāiziet no šīs komforta zonas, no šīs jaukās, siltās, labās vietas, lai mēs arī varētu aizsniegt apkārtējos, lai arī varētu viņiem pasludināt šo evaņģēliju vēsti un būt par gaismas nesējiem, tad arī mums nākas sastapties ar pretestību, ar garīgo cīņu, par ko šajā vakarā īpaši pirmajā daļā runāsim, garīgā cīņa, pretestība. Tāpēc tiešām svarīgi ir iziet no komforta zonas, jo velns jau darīs visu iespējamo tā, lai mums nekas nenotiek. Jo viņš aizliks mums savu kāju priekšā, lai mēs pakrītam. Un citreiz nav spēka piecelties, bet ja mēs lūdzam Dievu, tad Dievs tiešām dod spēku, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam iet atkal tālāk un sludināt, liecināt. Tā kā, bet vēlna mērķis ir, lai mēs pakrītam, lai mēs esam nespēcīgi, lai mēs nepieceļamies un lai mums nekas nenotiek. Tad būs bēdīgi, ja tā notiks. Un ja tā notiks ar mūsu kalpošanu, tad vispār ļoti bēdīgi un skumji. Bet ka mums ir tiešām jālūdz Dievs, lai Dievs tiešām nāk arī mūsu kalpošanu darbā, lai viņš svētī, lai viņš tiešām svētī mūsu darbu, lai mēs tiešām varam svētīt arī daudzu cilvēku dzīves, lai mēs varam būt par lieciniekiem, lai mēs arī varam pievest daudzu cilvēku dvēseles pie Dieva. Tāpēc ir svarīgi lūgt Dievu par savu kalpošanas darbu. Parasti varbūt arī ir tāda situācija, mēs domājam, ko darīt, kur iet, ko darīt, kā darīt, pēkšņi parādas problēmas. Sāk domāt, no kurienes problēmas. Es gribēju iet kaut ko darīt, pēkšņi parādas problēmas, pēkšņi sit mani kārt lejā. Kārt visu laiku sit korķas ārā, ja tā var teikt. Gribu iet, bet nespēju iet un nevaru nekur iet. Tāpēc atceries, ka tā ir garīgā cīņa, mums ir jācīnās pret ļaunajiem spēkiem, ar lūkšanu. Un tā ir garīgā cīņa. Cīnīties un būt nomodā
par savu kalpošanu, par savu dvēseli. Un tiešām svarīgi ir, lai mēs tiešām terpjamies un apģērbam sevi ar garīgiem ieročiem, lai mēs varam cīnīties šajā pasaules telpā pret visiem ļaunajiem tumsības gariem, lai mēs tiešām ņemam Dievu vārdu, studējam to, mācam arī pārējiem to, tās patiesības tiešām svarīgi, lai mēs ņemam savu ticību, lai mēs ticam, ka Dievs ir ar mums, ka Dievs rūpējās par mums. Ticēt, svarīgs jautājums ir, uz ko arī gribu jūs katru mudināt pārdomāt. Vai tu tuvojies Dievam, jeb novērsies, tā kā ļoti svarīgi, vai mēs tuvojamies Dievam, vai mēs pievedam kādu dvēseli pie Dieva, jeb mēs novēršamies no Dieva. Un līdz ar to nepievedam nevienu dvēseli pie Dieva pestīšanas, kas var atpestīt ar savu dēlu Jēzu Kristus piedošanu. Reizēm arī Dievs pieļauj grūtības, lai arī mūsu dzīvē un mūsu kalpošanā, lai mūs sagatavotu un darītu mūs stiprākus caur šo cīņu. Un tā ir garīgā cīņa, ar ko mums ir jācīnās un vēlreiz jācīnās, ka nav tik vienkārši. Tādēļ ir svarīgi būt komandā, būt vienotībā, arī savā kalpošanas komandā lūdot vienotību kopējā darbā, lai mēs varam iet un darīt un nest augļus, patiesas augļus, Dieva druvā, patiesi augļi. Tādēļ ir svarīgi būt komandā. Ja viens no komandas krīt, lai otrs arī var pacelt, stiprināt, palīdzēt, aizlūgt, ieklausīties viens otrā arī komandā un pāri par visu ieklausīties, ko saka Dieva gars. Kā jau ir teikt, Efeziešiem 6. nodaļā, lai mēs terpjamies ar garīgiem ieročiem, lai mēs visi būtu kopā vienoti, kā viena Kristus miesa, viena draudze, viena komanda, vienota. Un kā jau ir teikt, Romiešiem 12. nodaļā 1. pantā, Romiešiem 12. nodaļa 1. pants, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Nodot sevi par svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā kā mums ir arī jāmaksā kāda cena, ka mums ir jānododas Dievam, ka mums ir jānodod sevi pilnīgi Dievam, pilnīgi par visiem 100% iet šajā kalpošanas darbā ar pilnu nodošanos sirdī, kad mēs varam iet, kad mēs varam darīt šos Dieva dotos darbus un saņemt šo Dieva doto autoritāti par mūsu kalpošanas darbu. Tātad nodot sevi. Pirmais punkts, par ko mēs varam pārdomāt, nodot sevi par svētu, Dievam patīkamu, par pilnīgu. Pēc kā mums ir jātiecas pēc pilnības. Otrais, būt tīram, nošķirtam, svētam, Dievam. Tuvoties, lūkoties katrs uz sevi, tā kā mums ir svarīgi arī lūkoties katram uz sevi, vai mūsos nav slēpti grēki un lietas. Tā kā svarīgi ir, lai mēs būtu šķīsti, lai mēs būtu tīri, lai mēs būtu patiesi. Nedodiet vietu velnam, jo velns mūs atradīs. Tā kā nedrīkst dot vietu velnam.
turi sevi tīru un šķīstu, pāri par visu turi sevi tīru un šķīstu. Un lai tiešām, lai Dievs mums palīdz, ka mēs esam tīri un šķīsti un patiesi. Un kā jau vienu citātu atradu, un citāti ir tādi, draudze dzīvo no misijas, tāpat kā uguns no degšanas. Un to saka Emīls Brunners, citāti no Emīla Brunnera, ka draudze dzīvo no misijas, tāpat kā uguns no degšanas. Tā kā svarīgi ir arī tiekties pēc Dieva dotiem mērķiem un iet un nest šo vēsti tālāk. Pirmajā daļā šis ir viss. Noklausīsimies vienu dziesmu un tālāk runāsim par otro daļu, Kristus visu centrā. Kristus visa centrā.